Šī ir Gerda Kruķene. Viņai ir 13 gadi, un viņas māte Taņa Kruķene uztraucas par to, kad viņa pārāk daudz pievēršas datorspēlēm. Es nesaprotu, kas notiek ar manu meitu. Viņa vairs nepilda mājas darbus, tikai spēlē datorspēles. Es pat nezinu, kas viņai tās datorspēles pērk, bet ticiet vai nē, es to noskaidrošu, es to tā neatstāšu. Gerda noliec datorspēles, kas tev viņas vispār pērk? Savu pusdienu naudu visu tērē, ja? Tā nav tava darīšana. Noliec, tev jāiet mazgāt trauki. Tu pāri malā. Un spoguli jāskatās, lai spēlētu, ja? Gerda, noliec datorspēles. Ko es tev nedzirdu? Gerda, es esmu tava māte. Kā tu ar mani tā uzdrīkšamies runāt? Ko? Atvaino? Es tev nedzirdēju. Gerda. Bļāviens, vācies prom no manas istabas, saproti? Tev tu nav darīšana. Man tās datorspēles pērk tas, kuru tu nemaz nepazīsti. Ha, ha. Mana mamma ir galīgi stulba. Viņa man pat neļauj spēlēt datorspēles. Nu, ka es vispār nemācos. Tā nav viņas darīšana. Tāpat es samaksāju skolotāju par 10. Man glītība būs vienkārši perfekta. Un ja viņi grib uzzināt, no kā es dabūju tās datorspēles, lai pati plāno visādus plānus, kā tu uzzinās. Galvenais, viņi man vēl lika iet uz veikalu. Labi, to es varu izdarīt. Bet, nekādus labumus jau priekš viņas es nenopirkuši. Tā kā, bet vispār, kāpēc es man filmēt? Man nav kosmētikas. Iet prom. Un stulbā mamma tik liek iet uz veikalu. Nē, labi, es varu aiziet. Tikai es viņai īsti neapsolīju, ka es nopirkšu to krējumu, ko viņai vajag un olas. Vispār es nesaprotu. Labi. Bet bļāviens, man atkal nav kosmētika, nefilmējiet mani. Bija latiņā veikalā. Es domāju, tā kā kāds krējums, kādas olas. Redzēju jūras cūciņas pārdod, kāpēc ne? Foršs cūks. Meita, kur manas olas un kur mans krējums un vispār, kas tas pa zvēru? Māte, es nodomāju, priekš kam tev tas krējums vispār? Gerda! Un priekš kam tev olas? Gerda! Un reāli, tā jūras cūciņa ir foršāka Tu nekā... tūlīt pat nesīs atpakaļ to jūras cūciņu uz veikalu un atnesīs man krējumu ar olām. Saprati, Gerda? Nē. Gerda, es aizslēdzu tavu istabu. Tu vairāk pie savām datorspēlēm netiksi, kamēr neteiksi, kas tev viņas pērk. Saprati? Labi, atmūķēšu durvis. Nemaz neceri, tur ir kodi 100. Tu tikai manu naudu māki tērēt. Izlaudīšu durvis, reāli, es māku visu. Ko? Kaut kad kļūdzu pagaidiet. Nē, tas nevar būt. No maniem kontiem ir pazuduši 1000 eiro, 1000. Tā tak nevarēja būt Gerda. Pēc ilgiem pūliņiem Gerda ir panākusi savu. Viņa ir tikusi savā istabā, bet pie Gerdas ciemos ir atbraukusi viņas māsīca Lazma. Nopietni, spēlēties ar lellēm. Kas tev ir, ar kādām lellēm? Tu kaut kāds bērns esi. Es teiktu, ka es gan īsti noslīku. Gerda, ko tas nozīmē? No maniem kontiem ir pazuduši 1000 eiro. Lazma, izeja labāk ārā. Es pats viņu iziet ārā. Kas tev ir? Ko tev vēl vajag? Gerda, Kas? tu to naudu paņēmi. Kādu naudu? Tos 1000 eiro, ko tu man nozagi. Gerda, mēs vēl parunāsim vēlāk. Labi. Es domāju, kad Gerda bija izlutināta, bet tad, kad es dzirdēju, kā viņas māte uz viņu kliedza, es sapratu, ka tomēr tā nav viņas mātes vaina. Kas ir? Tagad pasaki godīgi, tu to naudu paņēmi. Kādu naudu? Tos 1000 eiro. Jā, paņēmu. Gerda, kas tevi tā ir uzaudzinājis? Tu. Es esmu tava māte.
Beidz runāt muļķības. Kaktā ies sēdēt. Un tavu jūras cūku es atdevu veikalā. Un man tur pa viņu bija pilnībā vienalga. Es vienkārši gribēju tavu naudu iztērēt. Gerda, Nu? tu man to naudu atdos, un tagad tu iesi spēlēties ar lēlēm, saprati? Nē. Jā. Negribu. Jā. Nē. Viss, es ņemu tavu pulti, vai kas tas tāds ir? Nē. Nē. Tam brīdim es jau biju sagatavojusies. Es eju prom no mājām. Paņem savas bikses, kā šalli, krēklu, kā cepuri un džemperi, kā jaku un dodos. Pēc vienas dienas Taņa ir sākus uztraukties par savu meitu. Gerda! Gerda! Ne tik ļoti augsti. Es gribu, lai mana māte man atrod. Es tikai tagad sapratu, ko viņa priekš manis ir darījusi. Viss tā kosmētika. Māt? Māt, meit! Kāda laimīga sagadīšanās! Tagad māte un meita ir labākās draudzenes un labi saprotas. Lomās Lazma Lurķe, Denīze Jasoviča, Taņa Kruķene, Līva Anna Zacmane, Gerda Kruķene, Beāte Paula Liepiņa,